Tā kā kaušanās vēl mums stāv priekšā, bet tikai ne apvienības vidū, bet droši vien tiem oponentiem, kas patreiz gāž visu, ko vien var Tautas partijas adresē. Brīnos, kā cilvēki dažām lietām pat notic un tik lēti notic. Es strādāju Vidzemes reģionā un ļoti daudz jābraukā pa reģionu. Vienā nelielā pilsētiņā satiekoties ar bijušo gulbenieti, viņi man pienāk klāt un saka tā, Nikolai, kas tur jums notiek? Nu jūs taču katru dienu lamā tur, jūs tā un tā, es pa jums balsoju, ko tagad darīt? Normāli, balsojiet tālāk. Bet tā, kur neieslēdz visu Tautas partiju vainīgu. Es saku, tas ir normāli. Tas saistīts ar vēlēšanām. Brīvdabas izrāde pa velti būs oktobra sākumā, pēc tam viss būs salikts pa vietām. Bet es saku, sāksim uztraukties tad, ja Tautas partijai piešūs vēl krīzi Grieķijā, Portugālē, Spānijā, Īrijā. Tā kā mēs vēl esam stipra partija, un ar to mums jālepojas un jāturās. Un ja kādam neiztur nervi, vai gribētu redzēt jau saprast, ka tur nekas neiznāk, lai iet projām, pa durvīm jau pateici. Par administratīvu teritorijām reformām. Ziniet, jau drīz būs gads, kad jaunās domas strādā. Vidzemes reģionā arī 26 pašvaldības, tā 25 novadi un Valmieras pilsēta. Teikšu, nākam mēs kopā runājam un diezgan bieži dzirdu tā. Sacēluši mēs laukos, pievienojam man tur to zāli jāslēdz ciet. Tur līdz skolai, tur nesanāk un tā tālāk. Un atkal uz to Tautas partiju gāšu. Es saku, pagaidiet, bet tajā pagastā, kas tad to sporta zāli uzcēla? Priekš kā to cēliet tur tā? Visiem vajag, es arī piekrītu, ka visiem vajag. Bet tad, kad Rapu likvidēt, otrā dienā, ka zālā tur dabūja nost, otrā dienā jālikvidē reģionālo ministriju. Kas šodien ir? Tie, kas paskatījās, ka reģionālā ministrija izrādās, tas ir tēvs un māte reģioniem, pašvaldībām, ļoti daudzas lietas labas ir darījusi, aizstāvējusi un aizstāv, un tad saprata, ko tad darīt. Ja to ministri izšķīdinās, tad reģioniem, tā ir, kā ir. Un tomēr mūsu oponenti nāca pie prāta, un tomēr nolēma līdz Saeimas vēlēšanām Rapu ministriju nelikvidēt. Par to viņam gan varētu teikt paldies, bet ne tik bieži. Vēl par reģionu. Pavisam nesen ar 2 delegācijām es biju, ar uzņēmēju delegācijām, starp citu. Biju Ziemeļitālijā un nākošā nedēļa braucu uz Pleskavu uz Krievijas federāciju. Mans amats skaitās tāds. Vidzemes reģiona plānošanas padomes priekšsēdētājs. Man liekas, lielākā daļa pat nesaprot, pa ko iet runa. Arī no šīs zāles. Ko es ar to gribu teikt? Kad arī ar reģionālo posmu būtu jātiek līdz galam skaidrībā, un es tā ļoti ceru, ka jaunā Saeima tomēr tiks skaidrībā, jo, es atvainojos, ka es tā varbūt tā pateikšu, tad, kad Krievijas federācijā es pasaku to, ko teicu to garo, viņi plikšķi nāc nesaprot, kas es esmu pa priekšnieku. Bet, kā pasaka gubernators, to uzreiz taisnā stājā noskatās. Un tas ir prestižs, Jebkurā gadījumā mēs ļoti daudz Igaunus lielam, bet reģionālā posmā viņam ir lielākas kārtības. Un aizvakar Valgā, runājot par pierobežas sadarbību, man ļoti daudzos jautājumus bija savu kolēģi priekšā jāsakst, jo viņi var, mēs nevaram. Viņi var 6 metrus robežai pāriet un nosvaltēt Latvijas pusē. Mēs nevaram un tā tālāk. Man liekas, reģiona jautājumos
kur principā risinās uz vietas, tuvāk cilvēkiem, tuvāk mēs zinām tās visas mīnusus un plusus, vajadzētu nākošai saimai un valdībai tomēr līdz galam savest. Par simtlatniekiem, es atvainu. Nu, arī te man tiek. Un pārmetumi ir pamatos, arī priekšsēdētājs jau, arī reģionos tur drusku runāja, kad, nu, ja uz tādiem pašiem noteikumiem iedotu uzņēmējiem strādāt, būtu gan nodokļi klāt, gan darba vietas klāt un tā tālāk. Uz šodien dienu es no saviem kolēģiem novados jau dzirdu, arī uz tiem 100 latiem negrib jau iet strādāt. Nu jau pietiek, nu jau tagad pietiek ar 40 vai 45, cik tur jāni par tiem latiem, ja? Jo visiem haltura ir, ko tur visu mēnesi strādā. Tur jānostrādā viena nedēļa un visi kārtībā. Ļoti neliederīgi, ļoti nepareizi. Un es pat teiktu tā, kad ekonomiski neieinteresēti, lai mēs varētu to iedoto naudu izmantot tā, kā mēs gribētu. Diemžēl dzīve parāda. Braucot vienai pilsētai cauri, tādi cirvīši nelieli iedoti. Ja tur vārdēji kaut ko citu var nocist, tikai ne krūmus. Braucot vakarā atpakaļ, 5 metri ir pagājuši tālāk un viss tas darbs beidzies. Nevar tā arī Eiropas naudu izmantot un nevar arī tā darīties ar mūsu cilvēkiem. Mēs viņus vispār nepieradinām, bet atradinām no darba. Un tad, kad vajadzēs darba vietas, tad redzēsim, ka mums arī viņu pietrūkst to cilvēku, kas prot labi un solīti strādā. Par apvienību. Mēs arī, ulbanieši, valdes sēdē arī runājām, un es arī esmu pilnvarots pateikt, un mēs esam par. Mēs esam par, lai veidotu šo apvienību ar Latvijas ceļumu pirmo partiju, ar kustību par labu Latviju un arī ar reģionālām partijām. Tas ir spēks, ar kuru jārēķinās, un no šī spēka arī ļoti baidās. Bet viena lieta, kas mums stāv priekšsēdētāji priekšā, AS kvadratā, un plus vēl, kas nāk klāt, jāizveido arī komanda. Mēs tagad lepojamies tautpatnieki, ka mums ir komandas darbs, bet tur tā komanda būs lielāka, un tas kolhos būs lielāks. Un vajadzēs strādāt drusku savādāk. Es domāju, ka pie šīs te komandas veidošanas, un arī kā tā komanda strādās nākošajā saimā, un kopumā arī valdībā, būs ļoti daudz, kas atkarīgs arī tālāk. Es gribu novēlēt mums visiem veiksmi un dibināt jaunu apvienību.